Pateicoties Gorbačova reformām Padomju Savienībā, Maskavā, protams, daudz lielāka brīvība un lielāka demokrātija parādījās arī tolaik Latvijā. Padomju režīma laikā. Un šo demokrātiju izmantoja cilvēki, kuri no sākuma runāja par lielāku brīvību Padomju Savienībā, prasīja lielāku autonomiju, bet tajā pašā laikā arī sāka arvien vairāk runāt par pilnīgu Latvijas neatkarību. Īstenībā tas bija mūsu atmodas laika sākums, un pēc tam jau sekoja pēc dažiem mēnešiem Latvijas Tautas frontes izveidošanās, un tad arī tiešām pilnā sparā izpaudās šī dziesmotā revolūcija, kad cilvēki protestējot pret dažādām Padomju Savienības aktivitātēm, pret nebrīvību, cīnoties par lielākām tiesībām, par demokrātiskākiem likumiem, kad gāja mītiņos, kuros reizēm sanāksmēs piedalījās Rīgas centrā un citās vietās gandrīz 500 000 cilvēki, un vienmēr šajos mītiņos tika arī dziedātas dziesmas. 91. gada piedzima mana meita. Un tikai 3 dienas pirms tam mums bija upuri. Neatkarības pretinieki nogalināja 5 cilvēkus. Un televīzijas diktore pateica to televīzijā, ka Romualdam Ražukam ir piedzimusi meita. Tas nozīmē, ka būs miers, ka vardarbība izbeigsies. Un 100 cilvēku mūs apsveica, jo viņi tiešām ticēja, ka meitenes piedzimšana nesīs mieru. Tanī laikā mēs dzīvojam kopā visi vienoti ar vienu elpu un nedalījam īpaši to, kas notika ar mums personiski, ar visu to, kas notika ar Latviju un ar mums visiem. Un tāpēc šī ziņa tika tik pozitīvi un tik gaiši uztverta. Faktiski ar spēku neatkarību mēs nekad nebūtu panākuši un vēl līdz šai dienai to nebūtu iegūši, ja mēs neizmantotu faktiski šī militārā spēka vai ieroču spēka vietā savu gara spēku